Divas lietas par Mūksals promenādi. Jūs visi redzējāt to video. Te viss bruk kopā. Ko līdz mēs to video ieraudzījām, uzreiz uzrakstījām pieprasījumu. Mēs prasījām saulēcīgi pieaicināt atbildīgās personas. Jums bija laiks to izdarīt. Jautājums, vai jūs to esat darījuši vispār? Pacelt klausuli, piezvanīt un pateikt, mēs jūs izsaucam, jums ir jābūt. Ja viņi pat nevar, tad viņi var pieslēgties arī attālināt. Bet šodien neviens no departamenta atbildīgais nebija vispār. Kāpēc jūs neaicinājāt šodien? Nebija. Otrs pieprasījums bija no Ļubavas Švecovas. Mēs ejam iepirkumu sistēmā un mēs redzam, ka decembrī līdz ar visiem galīgiem norēķiniem viņi noslēdz arī defektācijas aktu. Defektācijas akta pielikumā ir visi darbi, kas ir jāizdara līdz 1. jūnijam. Bet šis pielikums nav pievienots. Viņš nav sistēmā. Tāpēc mēs uzrakstījām pieprasījumu. Lūdzu šo te pielikumu visiem deputātiem parādīt. Bet kur ir problēma? Viņš taču ir, es ceru. Viņš taču netiks šobrīd rakstīts. Pielikums nav. Pagaidiet, bet kāda bija atbilde? Jums atteica viņu izsniegt? Pielikums kaut kur ir, bet mēs jums pagaidām viņu nerādīsim. Vai tās akcijas nepaseņu nosūta? Marta Kotelo ir atvaļinājumā. Mēs neko nevaram lēmt. Kāpēc Kotelo kundze klusē šodien? Viņi šobrīd skaidrojās ar būvniekiem kaut kur pa kaktiem. Mēs neplānojam šodien to izskatīt, tāpēc arī šodien atzinām, ka jautājums izskatīts nākamajā sēdē. Mums kā domas deputātiem, kā jūsu pārstāvjiem, nav tiesības zināt, par ko viņi skaidrojās. Mums vienīgais, ko mums izdevās izdarīt, ir iesniegt priekšlikumu krāsmalu norobežot. Vismaz kaut kas. Kurš pret ir? Viņi pret. Viņi pārbalsos tagad. Kā tagad ir pārtraukums? Viņi atsakās norobežot. Citi 6 pār, pret 7 un 1 atturējās. Mēs nepieskaitījām, ka mēs paziņojām rezultātu. Viņš atceļ, mēs mainām šo lēmumu. Pret Justīna Vantaļieva, Alī Turmē pret, Vojka pret, Laursēna pret, Stīnos Kīrs.